Labrīt, labrīt, labrīt. Lustīgajā atskurtuvē. Visi iespējams ir modušies, visi iespējams ir kebabiņas pasūtījuši, airaniņas sakratījuši un gatavi paklausīties vienu šito ļer kārtējo. Labdien, draugi! Labdien jums! Ija. Lati. Jums šodien ciemos ir Pols Dimrots. Tāpēc skatīsimies, kas tam mums te notiekās. Ir jau pirmās pavasara pavēlnieku tā kā ziņas, kas nozīmē, ka mums visiem ir jāvāk ārā moči un kvadracikli un skrituļslīdes. Jābrauc. Saurietā visticamāk jau, kad plīvojot matiem. Jā? Jē. Tieši tā. Nu tad apslapināsim mūsu rīklis un jūsu ausis ar kārtējiem kaut kādiem mūsu sakām vārdiem, lamu vārdiem, teikām un mītiem. Rīgā es zinu vienu teiku. Kā lūdzu? Es Rīgā zinu vienu teiku. Vienu. Jā. Kas tur ir? Es zinu to teikt pa stārķiem. Tā kā stārķis izbēra to maisu, tāpēc viņam tagad jālās ir čūskas un vārdas. Tā kā... Es domāju, viņš izbēra maisu ar bērniem kaut kur. Tas jau bija Lačplēs. Maisu ar bērniem. Kāpēc stārķis tā kā lasa tos čūskas? Nē, nu kāds stārķi nes parasti bērnus, tāpēc domāju, ka stārķis izbēra maisu, es domāju, maisu ar bērniem, tāpēc viņam tagad jālasa visu viņu, kur viņi ķipā nepareiz piegādāt, ka būs sūdzības voltā. Voltā būs wrong packaging, ķipā. Yeah. Es nezinu, varbūt uzreiz ķeramies lietām pie šņorēm kaut kādām, jā. Šņorēm, uz zigām pie 5. kājas ķeramies. Un es domāju, ka Tomam ir ļoti labs fakts sagatavots par alutēnu. Parādā, es negribu. Ko tu negribi? Kroč, klausies alu. Varbūt tu to zināji. Varbūt arī Ričs to zināja. Bet varbūt arī mūsu klausītāji to zināja. Latvija ir tā kā viena no ratām valstīm, kur pieejams alus spā. Un pat ne tikai vienā vietā. Tur bija, tur lēc ārā, man liekas, pirmais tāds ir ķipā Rīgā, Elizabetes ielā, lai arī ko tas nozīmētu. Un viens bija ķipā Valmiermužē. Un tur procedūras, tur ir tā kā alus spelde, tā kā skrubīts, ķipā, ar visādiem tā kā tur, nu, ķipā izēju materiāliem, kas ir alum. Un kaut kāda arī, man liekas, tā kā masāža. Apiņu masāža. Apiņu masāža. Apīšu masāža. Apīšu masāža. Nu, ok, un Tā kā, nu, tas ir tāds... Citēšana. Nu, man īstenībā bija pārsteigums, tā kā, jā. Es sen nezināju. Un vai tu gribētu tādu experience? Es nezinu, Jo, man liekas, tā kā, nu, caur rādu arī tā kā var bišķi ieķert tā kā porās. Caur dibēm, tur noči var būfo. Bet es domāju, ka tā diezgan interesanti tāda drusciņā aprunājam tēma, kā jau mēs visi tādi drusciņā alas ambasadori esam. Tad, nu tā, vairāk tā. Uz tu nekā uz jūs. Bet Man jau arī garš. alu spēlde. Man uzreiz alu spēlde asociējās ar to, ka tāds milzīgs baseins, ķipa pilns ar alu, tev vienkārši jāpeld. Tipā tā kā vanna tāda, tā kā. Gan jau, ka ne tīrā alu, gan jau, ka viņš kaut kāds tur atšķaidīts kaut kas, un tīrā alu tur uztaisīt kaut vannu baigais veids būt. Vai arī pēc tam tev ir dots kaut kāds, nezinu, dienas, lai izdzertu to savu vannu. Es tieši gribēju teikt, ir kāds pīs, kurš izkāp un tā vanna vēl ķipa nav tukša. Sasauc čomu sev atbrauc palīdzēt man vannu izdzert. Nē, tajā Valmiermužas piedāvājumā tur bija tā, ka ķipā pašās beigās tev ir iespēja tā kā vai nu alu dabon, tur nu pēc ķipā vai arī kvasiņu, ķipā kā, nu, kā atkarībā pēc gaumas un tā. Par to, vai tu var izdzert to vannu, es īsti nezināšu. Varbūt tās vienkārši tas ir tā kā viņi tā kā meklē jaunu receptu kaut kādu, zin kā, tur kaut kāda ķipā bija tie banānu alu kaut kādi un kaut kāds tev var... Filtrēts caur īstu latvieti. Čist izlaist cauri. Es tikai bišķi tā kā no Matrix atgādina kaut ko, ka viņi tur guļcējās kaut kādās tajās sūdos un tas šļūtenis, tur sabāsts mutē un viss tagad pieslēgts pie sistēmas. Es tāds tā kā tāpat tikai pie alus ķipā un es nezinu, ko tas mainīt. Es neesmu tā kā nekad piedzīvojis. Es biju dzirdējis par kaut ko tādu katrā ziņā, bet tā kā tas nav laikam tik
Nu, ja mums tā kaut kur tūmā būtu, gan jau, ka mēs visi būtu tur bijuši un katru weekendu. Es jau alus peldu katru weekendu taisa mājā. Tikai veselībai, mūžubam un Jā, mēs varam paši pamēģināt, kur pielējam pilnu to spāju, vienkārši bļā galvu tā kā dipo iekšā. Es domāju, ka tur tikai labs. Tikai labs rezultāts varbūt nekas tur sūdīgāks. Nē, man vienkārši tā kā, es domāju, vai tas tā kā, šķirīt. Teiksim, tu aiziet tā kā, pilnīgi skaidrs, tur varbūt tās jau kādu laiciņu nav nekas pļēgrots, un vai tu justu reāli, ka tev caur porām tā kā kaut kā, man liekas, ka būtu kaut kāds efekts tā kā. Man šķiet, ka tas ir, ka tā nav, ka tur nepielai 200 litru vanna ar tīru alu vienkārši leģīt, tur tā kā atsit pudelītes un salēj iekšā. Es domāju, ka tur ir tikai tas kaut kāds alus sastāvs viss, tā viss vanna, tur drusciņi pēc alus. Vai kaut kādu varbūt tie visi tie pašsmīgi kaut kā ķipā. Jā, es domāju, ka tur tas alkohola saturs tai vannā ir ļoti mazs. Man tā gribētos, es nezinu, varbūt, kad kāds ir pieredzējis, var iemest kaut kādu komentiņu vai kaut ko, bet, bet tā tēma jau labi, riktīgi, inčīgi, kad tas ir jau tās piena vannas, tur tai piena muižā un vēl tur tādas šokolādes vannas. Es domāju, ka lielākā daļa laukos, es zinu. Kādas? Kaku vannas. Labi. Parasti sūks, paldos. Bet es domāju, ka ļoti liela daļa vīriešu dzimumu pārstāvu izvēlētos alus vannā iekāpt. Varētu tik labi kaut kāds vīni būt, varbūt tur sēvietēm. Jā, nē, tas jau tā ļoti alkoholstritīgi nevar atmazgāties. Tā kā vējs. Dabūt kaut kādā acetona mucā. Nē, ir tie sausē vīni, ka viņi tā kā sasau un tad sačo, kur es izzināt, tā kā plus 20. Rozīnīti. Cik litri tā kā saules vajadzīgs priekš viens saules vannas? Cik tilpums ir vispār vannai? Labs jautājums. Tādai average one. Pārsimts litri jau ir, es domāju, savu kaut kādu 200 litru gan jau, ka tur ietiekšu. Es varētu... tādu normālu vannu pilnu tādu. Es varētu nomērīt, vienkārši tā kā paskatīties, norakstīt precīzi ciparus, tā kā, ūdens skaitītājs un tad attaisīt un pieliet savu mājās vannu. Ja tā kā pirms vannas iešanas un tad apstīties, cik precīzi kubi, tā kā... Jā, un tā mēs aizsūtam pieprasījumu kodam sponsoram, kodam alus darītājam, lai, ka mēs gribam ieiet jūsu alus vannā. Bet leģīt, un ka mēs pēc tam apsolam viņu izdzert. Vēl var izmantot mošu to bildi, kur tu sēdē tāds bēdīgs vannā. Vienkārši tā kā zinot tavu augumu, ķip apmēram izreikināt plus mīnus. Cik ir tilpums tev? Man liekas, kaut kur diskusija kaut kāda redzēja par cilvēku tilpumu. Nē, alus, tas tāds, es domāju, ka ļoti interesants. Ir tā kaut kādā tie vannā iet, man liekas, traki būt, ne? Mēs pirms Jāņiem, mēs kādreiz uz Jāņiem braucot, mēs braucām uz Užavu salu, ņēmām tos 5 litru bačuks, vienkārši ali uzreiz, un pa taisno uzreiz no ražotnes, visi viņai tik afigēni gašā. Cēdamais, ja tu aizbrauc uz Užavu salu un pasaka, māmos vienu alus vannu, viņi precīzi iedod to daudzam, tur kaut kādas 16, 5 litrīgos bačuks, tur tieši tikai vienai alus vannai sākt būt tas measurements, tāds daudzums. Bet mutīt iesmalt, ne? Tā, tu gulāt tajā vannā, Es domāju, ka nav neviens vīrietis, kurš parakstītos uz alus vannu, tādā alus spā, kurš iekāpjot tajā vannā, palielam pirmais, ko viņš izdarīt, tā kā neiedzert mutīt un nepagaršot, viņš ir iekāpis. Es domāju, ka nav neviens tāds. Es domāju, ka, vēl tad jautājums būtu, labi, tur nav skaidrība bišķiņ par to, kas ir tajā sastāvā, vai tas tiešām ir alus, vai tas ir tā kā subprodukts kaut kāds, bet, teiksim, ja tas būtu actually alus, tā jautājums, kāda, tipa alu, tur lāgers, vai kaut kāds tāds white beer, Viņam kaut kāds lāgers. Es domāju, ka var izdarīt. Kaut kādā vanagā vienkārši ieguļos, Es bītīt man lidomā vīrs. Vēl pa visu nevar nemaz nogrimt. Tā maitam 7 grādi, laid man uz gruntu, tu sātan. Man nemaz grudaks vēl nav slāpts, kas tikai mugur. Tāds flopo pa virsu. Paspied man uz leju. Bet kā jūs tā peldu pa virsu ir sāļšķidīgi ūdens, bet tur nebūtu kaut kāda tāda grādīga ala, tāda bieza, tāda tik nebūtu, ka tev tik tev velk lejā. Tādā porterī, pa tev pamet striķi kaut kādu, lai tu tiec ārā vispār, tā kā mūžīgais. Slipnīcās tie karekiņi, kā var pievilkties lejā. Tev iedod, ja gadījumā pārdzeries un nevar izkāpt. Es ieslīdu pats iekšā. Es zinu, tas prigals, piemēram, tā ir tā kā, kaut kādā parastā vannā tiemet to bumbu, tā kā viņa tāds puts veidojas. Tu pats vienkārši tā kā saskaliņ, tā kā, uztais tās putas un arī tā, viss tā kā pūšīgais. Jā, tur viņam tas varētu būt. Kobalta stabilizators, jā. Kobalta puts, jā.
Ja mēs alkoholu tā esam pieķērušies nedaudz runāt vairāk, tad man liekas tāds vienmēr tāds mūžīgais tāds kaut kāds Cietais rīkstiņš kaut kāds. Jautājums tāds, baigais, bet bieži vien ir par to alkoholu kaut kāda kvalitāte un tur cenu un ko. Labi, tas jau, protams, nāk tur ar gadiem un kam tur kas ir svarīgāks tur apreipt vai tieši izgaršot to garšu vai ko, bet tāds godīgs jautājums. Es zinu atbildi. Es zinu jūsu atbildi. Nevar zināt. Tu nezini atbildi. Es zinu. Bet, piemēram, ja jums jāizvēlās tā, ka tas, protams, nav tāds šausmīgi krasts no viena grāvi otrā, bet pieņemsim tilpumu, piemēram, 300 gramus dārga alkohola vai litru mazāk dārga alkohola. Ko jūs izvēlētos? Tā kā, kā jau teicu, es zinu īsti atbildi pa lielam, bet, protams, es nerunāju tā, ka 10 000 vērts konjaks un pilnīgi pats sliktākais kaut kāds ļūļi darināt kaut kur kādam koridorē. Bet, tas tā, jo, man liekas, mūsdienās, kā tomēr lielākā daļa, diemžēl, vai par laimi, cilvēki tomēr atpūšas lietojot alkoholu. Un man liekas jau, ka tā cena tam alkoholam nav, reti kurš izvēlās dzert vairāk prestiža alkoholu nekā, labi, galīgākos draņus jau nē, bet es domāju, ka kā jums šķiet, ko jūs paķert labāk? Man liekas, es redzēju kaut kas, ko teikt. Man liekas, ka tur ir svarīgi jautājums, kas tas ir pasākums vai kāds ir tas, ko tu gribi no tā panākt, pieņemsim. Ja tu ej uz ballīti un tavs mērķis ir, lai nav pa īsu, tad ir atbildi skaidra. Bet, ja tavs mērķis ir vienkārši prātīgi pasēdēt, ko cigāriņu un tur īsti patīk draudzenes tēvam, jā. Jā. Cūks uzspēlē. Aizved mazo hinīt 0,3 un tādu baigi noliec vai galdā vai. Tīri smaržiņai. Nē, protams, tas jau atkarīgs no situācijas, bet es domāju, ka mūsu skatītāji, kas ir modušies no šajā svētdienas rītā, no sestdienas, cits varbūt no piekdienas ballītes, tik tagad atopās, es domāju, ka pa barčikiem, pa klubčikiem staigājot, tur neviens necilā augstāko plauktu pudeles un nepūš putekļus no tām, bet pieturās pie, kā teikt, pārbaudītām vērtībām. Man ir rumko. Viena rumkoliņa, kas par rumu pilnīgi vienalga. Mums ir spēks, bet brūnu. Vien brūno vienalga, vai aliņu izlējamo parasto, tur neviens tur neprasīs, jums tāds tad es eju prom. Vot šī tā tad ir, jā. Bet gala atbildi, manā laikam uzskatā, lai iet tas litriņš. Jā, karoči. Tu jau zini man. Jā. Karoči, man tā pieeja ir tāda, pat cik es vairāk vai mazāk ekskluzīvi esmu alus patērētājs. Un, ja tu man dod 0,3 kaut kādu izlējamo krāftu alu, kaut kā tur, nezinu, no kaut pretīgi īpi, piemēram. Kazdangas pagrabiem kaut kādiem vai kaut ko. Tā, ka ļoti selektīvi ķipa tur šķirnes un vispārējais. Bet vienalga, cik garšīgi. Arī tu man iedod litru ķipa ar cēstu, ķipa tā kā amberīšiem vai kaut kādiem, tur. Tad es iešu arī litru laikam. Tu litri gājēji. Jo, man liekas, kad es neredzu tik lielu to atšķirību tā kā tajā dārgajā alu. Es neesmu tas cilvēks, kurš tur ostīs un tur skalina. Jā, tur pret gaisam tur vēl vien paņēmis vienkārši. Viss. Te jūs tādi, kā teikt, parasti litri gājēji vienēs. Parasti litri gājēji. Nē, redz, tāpēc, ka bieži vien tā jau ir tā cena. Ir jau, protams, kaut kāds procents cilvēkiem, kam ir jāšiko tur un kas tur, ķipā. Un viņš paņem mošu, kuri tā dara. Tagad tu tikko arī teici, tur kaut kāds krūtāk, tur 0,3, saka, Dievs, tur, nezinu, izskalots no avotiem, kaut kāds tur ūdens un tur ir tāda apiņi. Tu mošu paņem to alu, kas ir, nezinu, tur 5 reizes dārgāks, un mošu, viņš nav garšīgs. Viņš maksā, ja redz, 0,3 glāzi. Ja godīgi eiro, piemēram. Ja godīgi tas ir galīgs ieberziens. Pēc pieredzes īstenībā, man liekas, tie dārgi alu kaut kādi, tur nezinu, kaut kādas tur. Bieži vien. Viņi ir īstenībā actually negaršīgi, tā kā kaut kāda. Vai mēs esam pieraduši vienkārši pie parastas kaut kādas, parastas lāgerīšu, pie parastas kaut kāda tāda,
Parasti tāliņas zina, un to, jo man personīgi arī kaut kāds tās īpas un kas, ķipā, Tējaini tādi. man pēc tādas, karoči, tu ieliec puķes vāzē, nākamā dienā tu izņem ārā puķes no tās vāzes un izdzer to ūdeni, man viņš garšo pēc īpas. Es baigi bieži nedzeru puķu ūdeni no vāzēm, bet, kad es dzeru, tad man garšo viņš pēc īpas. Jā. Jā. Tas tik tāds. Es jau zināju, jūs atbildes arī zinu, daudz skatītāji atbild. Ierakstiet komentārā, ko jūs izvēlētos. Visi šie tūkstošiem skatītāji, es zinu, kad jums daži Pareizās atbildes, tā kā pareizā atbilde. ierakstītājs dabūs neko. 4 neko es Četras pat neko, dodu. jā. Kā, tad. Tā viņš ir, jā. Īstenībā man tikai ir tāda, ja es vēl varu papildināt ar tādu pieredzi savu, kad esmu 2 rudeņus braucis, tā kā mazliet piepelnīties, kā jau īsts latvietis. Kā pipelītēm likās, teica. Bet tad nē. Jā, 2 rudeņus pipelītē brauc. Vai nu brauc piepelnīties vai pipelītē, abas 2 tādas latviešu tradīcijas fakis. Bet, karoči, jā, esmu braucis tā kā piepelnīties mazliet filmējot diezgan tādas šīkus un retus tās ražotnes, kur ražo vīns un šampanieši. Nē, šis screensavers ir. Vīns un šampanieši. Un tad reāli man ir bijusi iespēja pagaršot pāris tādus rītīgi vienkārši. Kuras iespējams mēs nepīrām. Tādas rītīgas. Būs nekad mūžā nepīrām. Nemaz. Jā, tur pēc Gucci kaut kādās fashion izstādēs bijuši tā kā tur ķipā kurpenov. Gucci kurpes. Un es vai nu vienkārši nemāku saprast to atšķirību, jo vienkārši katru reizi man bija tāds, nezinu, parasts vīnčiks. Moska? Tas jau ir atbildes to jautājumu, Rīču. Šis šāmrietis maksā 3000 pudeli, tāds, gostiņ. Varbūt tāpat rinīt. Nezinu, vecs vīnogs sula. Jā. Varētu uztaisīt tādu mapu, kāds izdomāt uztaisīt tā kā visas, tā kā karti ar visām pasaules valstīm, kur latvietis ir pieķerts dzērumā braucot. Jo man liekas, ka tas ir diezgan populāri, ik pa laikam ir tur un tā. Vieglāk jau būtu uztaisīt, kur nav pieķerts latvietis, gan jau, kad visticamāk. Vairāk varētu redzēt zemi. Štāti būtu tādi tīrāk, gan jau. Varbūt. Tasmānijā, man liekas, arī tur grūti tie ceļi slikti bija, man liekas. Tur vienkārši noiet. Tur tie bombas, man liekas, arī tāds bija. Bet mēs liekam tā kā markeri tieši tajā konkrētā vietā, kur pieķēri, vai vienkārši tajā valstī ir pieķerta, uzreiz iekļūt. Ķipa, man liekas, kad Es tādā reģionā varbūt. Jo ik pa laikam tā kā ziņās vienkārši tā kā lāsa to visu diakolu. Viņiem nepietiek, kur izskrieties uz mūsu latviešu šosejām lielajām. Viņi aizbrauc citur izskrienās cukā. Gan jau, ka policijai kaut kādas datu bāzes ir tādi dati, kur vienkārši... Ir jau daudz, gan jau, kas nedod tos datus tālāk. Protams, ka viņi nedod. Viņiem čakars šausmīgs, lai tur tiktu kurā vienkārši atfiltrēt, ierakstīt, latvietis, tur nationality un tā kā drunk driving. Un jābūt. Es karoči izdomāju konceptu. Zināju, tā kā Mekļu dienās tā izdzīvošana, salāžu ķipa, tā kā džeks. Bet visiem jābūt vismaz promilīts. Vismaz 2 promilīts. Kurš tā kā pēdējais tam aulu kaut kādu uzdāvinu vai kaut kā tādu. Bet tas būtu jābrauc taisīt. Vismaz viņiem ir, kur izlikt tās dusmas, nevis, ka viņi tur nezinu. Bet pašiem jāparakst skaidrā prātā 2 dienu iepriekš, visādi papīri, tur, ka viss ir safe. Un ķipa pēc katra raunda. Un tad iet viss kopā. Ķipa out real life. Jā, un lidot caur stikliem. Ķipā pēc katra raunda, tā kā, teiks, paliek uzvarētājiem, tā kā arī emots. Beerpong mačs jānokapā viens, jā. Jā. Konteksts. Nē, tas ir labs īsti. Kā varētu būt nosaukums tādam? Jā, padomā, varbūt Vapeļa rullis vai kaut kāds. Kaut kas, tur jāpaštuko, tur taušu sitienu, es domāju, kaut ko ir, jā. Grādīgais stūmiens. Grādīgais stūmiens. Kurā nav čīna. Grādīgais rīvdēlis. Kaut kāds, ko tādu mēs varam. Bet, redz, magnāti, kas var atļauties sakal kaut kāds dārgāks, redz, šitāds negaršīgs alkohols. Varbūt, ka savu piķīti ir izcēluši kaut kādos visādos biznesiņos. Un, piemēram, džokīti? Vai, piemēram, džokīti, vai, piemēram, arī kriptovalūtiņas ir kaut kādas nopirkuši, dažreiz kaut kādas. Un bitcoiniņš tikko bijis atkal vakar
aizvakar, pāris dienas atpakaļ sasniedz savus $69,000 par coinu. ATH? All-time high saucamais bija Bitcoinam tikko. Diemžēl atkal šis ir nokavēts. Un esam kārtējo reizi, un mūsu studija nav vēl izkrāsot. Ja? Cik viņam jau bija tas pīk, tas moments? Es nezinu, kā tur reiz. Es nezinu īsti, reāli minūtes. Nav tā, ka viņš novandījās saka lejā, bet interesanti tas, ka vismaz Binance platformā skatoties, viņš sasniedza tieši apaļas $69,000. Tieši tik, cik viņš kaut kādus 2 gadus atpakaļ sasniedz. Apaļas $69,000. Tieši tik viņš sasniedz, un viņš tur netika cauri. Redz. Bet Raims toreiz, man liekas, tā kā paraksts aizgāja pa pieskaru, tāpat zaudēja visu. Jā, viņam bija kaut 600 pakas, un tur jau 60 pakas viņš dabūja apakaļ beigās. Kaut kas tāds bija. Visi tie rubļi, man liekas. Tāpēc lūdzu turam savu naudu mājās zeķēs, pagrabos, vecās riepās. Manā serverī uz kripto. Vai arī pie Alvī droši noguldam. Jā. Uztaisim savu coinu. Es skatījos, īstenībā ir tikai GitHub repozitorija, kur vienkārši noklanēt pāris stundas pasādāt un tur uztaisīt savu coinu easy. Uztaisim savu. Tur taču atcerās tas populārais seriāls tajā Netflixā, ka bija tas Squid Games. Muhtars? Ko tu teici? Muhtars Netflixā. Hello! Hello! Varētu Taufika arī tā kā palaist, man liekas. Gaf, hello, my name is Muhtar. Tas Taufiks, viņš bija tā kā uz rokas vai? Jā, vēl tā kā uz rokas. Es bijuši details neatceros. Nē, es pat atceros. Ar kripto man saistās tā kā repaks no Salaspilsiem tāda klička, viņš bija tajā pirmajā tā kā GTA games tā kā Kāda viņa bija klička? Kripto. Es domāju, tajā momentā es vispār nezināju, ka kripto eksistē. Kaut 11. gads. Latvijā jau ir pāris kaut kādi laikam tādi kripto bagātiāki cilvēki, kas reperīši arī pat laikam. Tad. Jā, esot viens tāds, jā. Bet neko, nākamreiz. Jā, pagaidīsim, varbūt ar laiku mainīsim. Nākamreiz. Jau kā kritīs. Tā kritīs. Uz $0. Uz $1. Protams, būtu reāli tā kā smieklīgi dzirdēt, kā kaut kāda, piemēram, Omas no pensionāri, tā kā, ja viņi tā kā investē kripto, kā viņi runā. Pāris gadiem. Jā, ķipā, ka tāds, gan jau kā kritīs, kur tā liksies? Maija Rozīte jau teica, ka pados bišķi vairāk. Maija Rozīte, tā bija tā DJ meģa tā. Laikziņas kādreiz. Bet DJ. Viņa esot izšķīrusies tagad īstenībā. Instagramā tur visādas tādas špiļa viļa storijas. Jaunība ir apakaļ kājās. Tas bija tajā viens no, kā saucās, tas Kopzemgate. Es nezinu, bet kaut kur man tagad vēl, tā kā Instagram te Explorer sadaļā izlec. Šī Explorerī man izlec, kad šī tur laimīga danco, priekcājās, dejo jaunība, jākal kājās, piktēs un galvā un tur. Internet Explorerī tā izlēc, ka Maija Rozīte būs tagad jaunā laika ziņas satēna lasītāji. Man liekas, tas laikam īstenībā. Labs īstenībā, man liekas, tā kā makes sense. Bet laikam īstenībā tās ir diezgan vecas ziņas, tas laikam īstenībā diezgan pasar notikumi. Kas tad Maija Rozīte vai Bitcoin? Nē, kad pašķīrās tur. Un visam jau nevar izskatīt līdzi, man liekas. Pasauli griežās pārāk ātri, man liekas. Bet pasauli griežās tikai ap mūsu asu, ne? Bet ko? Bet piemēram, ko jūs tā kā darīt, ja jūs tā kā, piemēram, jums būtu kaut kāds tas kripto portfels mistisks kaut kur aizmirstais, un tad jūs tagad kaut ko tādu taču bija. Es kādreiz uztaisīju vienu ļoti senu apakaļ, tas bija Dānijā, es tikko sastēlēju savu lielo kompi. Es uztaisīju kaut kādu akontu, es vienkārši gribēju pavarot, pamainot, saprast, cik tas ir izdevīgi. Un tajā laikā Bitcoins, man liekas, vispār neko nemaksāja. Un es tur kaut kādu, man liekas, vienreiz 2 reizēm kaut kur aizbraucot prom uz darbu, es atstāju to kompu, mainot tos Bitcoins. Kaut kāds galīgs tur kapeiks, tur toreiz samainoju. Un es neatceros, kur es uztaisīju to valetu, kādā vispār pakalpojumā un kur. Es atceros, ka es toreiz kaut kāds, man liekas, $2, kaut kāds $2 tajā laikā, tā kā es biju, tā kā nomainojis. Un es vienkārši iedomājos, tas kā būtu, ja tajā laikā tie $2, vai tagad man gadījumā nestāv kāds valets ar kādiem 500 zaļajiem, vienkārši, kur es nezinu, ķipā vienkārši.
Kaut kas tāds varētu būt, ja tad bija kaut kāda pāris sotektas, tas miks nebija. Tagad ir šķiet 60, 70 pakas. Tur jau, man liekas, tas, kā tu tam vispār pieeji. Tā kā, cik es dzirdēju, tādas main stratēģijas ir vai tu visu laiku haslo, bet sāko visam līdzi, vai vienkārši ilgtermiņā. Tieši tā ir dažādas stratēģijas. Es domāju, ir tādi, kas tur flipo apkārt visu kaut ko, ir tādi, kas nopērk, aizmirst, izdzēš un pēc 10 gadiem labdien. Esmu nabadzīgs, vai drusciņi mazāk nabadzīgs. Jā, skaties, bija viens rītīgi interesants videks, kur viens čuvaks, viņam bija tas fiziskais, tas tā kā, bija kaut kāds hard wallet. Hard wallets, jā. Viņam kaut kāds, man liekas, shitcoins ķipa biekšā, bet viņš bija pa gadiem ritīgi izaudzis, un viņš saprata, ka tur kaut kāds pie $1,000,000 varētu būt. Es, man liekas, arī skatījos šito, tev viņš sauc kaut kā to super labāko hakeru vispār pasaulē, un viņš to uzlauz, un viņu vaļā tomēr. Viņš nopirka kaut kāds 5, 6 tādus, lai samācījās, kā uzlauzt viņu. Viņš arī uzlauz. Viņš beigās dabūja arī to paroli. Un tas čūlis galvenais redzīgākais bija tas, ka viņš beigās pateica to, ka tā paroli, viņš pateica to paroli, viņi beigās varēja uzhašot un atrast to paroli. Un viņš pateica, ka viņš nosauc to paroli, un čūlis tāds, viņš visu laiku, kad ir mēģinājis, viņš ir mēģinājis reāli ar ļoti līdzīgi, tikai kaut vienu lielo burtu, bija aizmirsis kaut kādu vienu simbolu klāt. Jā, trakstās, tur jau ir kaut kādas tās paroles, man liekas, vispār tur kaut 11 vārdi, jāievad vai kaut kas, rītīgais kods, tu nevar vienkārši ierakstīt makaronu 5 un viss tev sajiet. Kā sauc to uzlauzēt, man liekas, viņš jau beigais hakers. Neatceros, bet kaut kāds ir krutākais tur vispār. Nē, es domāju, viņš vēl viss tur bija iedokumentējis, ko viņš bez mazliet tur dara. Man likās, ka pasaules labākais hakers ir tas čūlis, kuram Facebooks pieder un tā. Zukenbergs? Jā. Viņš jau cukurkalns, jo viņš jau pa lielam, man liekas, visiem mums klausās, ko mēs tur runājam, īsti laikam, tur teiksim, nezinu. No tā skatoties, es sapratu. Es domāju, viņš jau uzlaus jebkurā brīdī tev, nezinu, tur. Jā. Paklausies tik, ko tu runā. Jā. Un hard wallet jau viņš neuzlauzīs, jo viņš netiek pie viņa fiziski klāt. Flash, kurš ir tā kā... Jā. Vēl arī īstenībā viena lieta, pirms es sāku mācīties web development, man likās, ka katru reizi, kā tu uztaisi kaut kādu paroli kaut kādā mājaslapā, kad viņi vienkārši tāda arī aiziet uz datubāzi un saglabājas, kad respektīvi administratori var iet, vienkārši pastīties akkauntus un vienkārši nolasīt to tavu paroli, ja aizmirst. Bet prigals ir īstenībā tā sistēma, parolēm ir tāda, ka tad, kad tu viņu ieraksti, viņi kamēr aiziet līdz datubāzē, viņi pārhašojās vienkārši kaut kādā pilnīgi ķeburos kaut kādos, un tad katru reizi, kā tu logojies iekšā, viņš to tavu loginu ierakstīto arī tāpat pārhašot, tādos vienkārši tajos same ķeburos, un vienkārši viņš salīdzina tos divus milzīgos blāķus tiem ķeburiem, ja viņi atbilst, tad viņš ielaiž tev iekšā, viņš zina tā paroli pareizi. Arī uz viņu serveriem nemaz nav tā paroli reāli, tāda pieejama. Teiksim, tu izdarīji tas bija maksimāls elektrisks speedrun, atceries savā laikā. Es tagad iedomājos, vai nav hakeriem turnīri, kur viņi speedrun uzlaužot kaut kāds, nezinu, tur pasaules bankas, tur kaut kādas voletiņas un visu kaut ko. Pēc tam viņi atcenšās un pēc tam apbalvošana tur. Jā, pēc tam viņi iet bukās visu to naudu, ko viņi nogupījuši tam bankām. Tajās saules vannās sēž izstādi. Nekāds, ka price pool nav, bet viss, ko dabūn, tas to ir labi jūs patur, tāds Pentagons, labi, pizdu vinu. Kaut kāds Watergate Volume 3 uztais vai kaut tā. Es domāju, man liekas, būtu interesanti, kā mēs uz kādu festivālu aizbraucam, viņi aizbrauc uz tā turnīru. Ir hackathon. Tādu pasākumu. Es nezinu, 100% kas tur notiek, vai tas vispār ar hackošanu beigas saistīts, bet esmu dzirdējis par tādu kā hackathon. Bet ir tiem hackeriem kaut kādi, tā kā white hat tipa hackeriem. Visam jau vajag kaut kādu bišķi atpūt prieku, kaut kādu, nevar visu laiku haslot tikai. Baigi sarežģītā tēma panesās, es nezinu, es laikam iešu labāk uzkāpt uz tritonu. Nu tā? Ķīpaši tie čokas palīdz pārvākties. I like to move it. Tritonam ir uzkāpts, iezim ir iesperts. Jā. Ziemeļblāzuma joprojām nav redzēta nekad mūžā. Nav redzēta. Un mūsu krasti tiek aizskaloti. Jā. Aizskaloti Zviedriem visticamāk. Viņi visticamāk viņus kaut kā iepērk vai ko. Man liekas, ka, protams, tam visam ir cits reasonings, bet, teiksim, tajā momentā, kad notikās tas fakts,
faktus pateikšu, pēc tam sākumā pastāstīšu details, vai neviens neko nesaprot. Kad varbūt tur viss tas process sākās, tāpēc, kad šogad bija nenormāli daudz kā ziemeļblāzmas priekš Latvijas. Cilvēki visi skrien uz jūru, tur kāpma, viss kāps krīt iekšā. Nu, mēs nezinām, kas ir jāredz. Nu, principā tas faktiņš ir tāds, ka gradually tā kā visu laiku samazinās Latvijas teritorija, tīpā piekrastes līnija. Tur močījās nost, ir īpaši Jūrkalnītē, tur kaut kur tā. Tur Bet bija... bet Latvijas teritorija jau nesamazinās. Krasta līnija tikai samazinās, jā. Nē, teritorija, tā kā tur viss drūp iekšā. Ja nodrūp, tad Latvija... Ķipa kaut kāds vētras uznāk, tā kā tur samočī, tā kā iekrīt zeme, tad viņi ieskalojās jūrā. Un kaut kur it kā tajā, teiksim, sižetā bija tā, kad bišķiņi kaut kur tā kā paliek vairāk, bet tā kā, vairāk tā kā paņem. Un tad tur bija tā kā tādas vecas babuļas, viņas tādas, ķipa, stāstīja, Tas atceros, ka tur kādreiz, kad tur bija šita, kur soliņu redzi, tā tur 20 metri bija uz priekšu, es tur govi liku ganīties, tagad tur jau tūlīt soliņš jau krīt iekšā. Tagad tā kā delfīns gan. delfīns ganīt. Bļā, tie čoki ir, Roņas vismaz. ir jau, man liekas, tie, ķipa, tā kā šovi, tā kā, Roņu akvanautiskie, ķipa, kad tur tā kā čoks uzkāp uz kaut kādiem 2 delfīniem un tā kā, močī. Tā kā. Jā, klaimās kaut kāda ir, jā. Tad es nevarētu Latvijā vienkārši delfīns palaist, lai pa pludmali, gariem mūsu krastiem, lai peldās vienkārši kāds pufeiks uzilt. Palaid. Delfīnu. Palaid. Labi, un tev šis jautājums ir reāli, kā teikt, satraucis. Tev nesatrauc? Kas būs ķipēji? Mēs dzīvojam samērā diezgan tālu no krasta līnijas, tā kā atklātai jūrai, bet... Man liekas, tā diezgan... Bet, mūsu vēl toči nekur neaizskalos. Kaut kādu mazbērnu var štukot, jau kaut kādas plostas būvēt, bet... Bet tā jau viņi tiks paškalās. Bet bet ir īstenībā es tev piekrītu. Būs spēks! Popkorniņu uzliek un... Jā. Tas īsti. Edijs notirgoja to žurcu? Es nezinu. Viņš ielika. Kas tad? Edijs. Ko Edijs? Žurciņu to... Jā, tirgojās. Pērkat lo Ediju žurklūdzu. Drift žurklūdzu. Diezgan labs īsti. Dīzels šauja uguņus, dievu godu vārds. Vienkārši ārprāts. Pāris reizes slavenos TikTokos ir bijis, kad Viņš teica, ka viņš slīpējot nemaz kāju no gāzes medaļu neņemot nost. Viņš teica, tur iet pildā gāzē visu laiku. Viņš teica, man liekas, kašājās kaut kādā 5. bezmazliet. Nē, tur viss kašājās. Es saku, reāli vienīgais dīzels, ko es redzēju, kas reāli uguņus šauja. Burtiski uguņus šauja. Kā nezinu, cik veselīgi tas ir, bet iet. Kūtiņi slīd, ka roči kur uzspiež šito apskatās, tur diezgan... Ieplūkosim iekšā. Bet atkal šīs pavēra man tādu vēl citu. Es nezinu, mēs kaut kur varbūt kādreiz runājam, varbūt arī nē. Bet, teiksim, kāpēc pie mums nav tur kaut kāda zemestrīces tik daudz un tornādo un tādas lietas, tur vulkānu vai kaut kas tam līdzīgs. Un es zinu, kāpēc. Tāpēc, ka paskaties, kad mums jau pēc būtības nav baigi augstai kalni nekāda. Jo parasti problēma rodās, kur tās plātnes tā kā močīķi kopā. Parasti, kur ir zemestrīces, kur ir vulkāni, tur, kur ir baigie kalni ķipi. Tāpēc, tur ir aktīvā zeme, mēs vienkārši dzīvojam tādā vietā, kur nekas baigi nenotiek. mēs jau vienkārši tā latviešus esam cietuši. Nevajag vēl tos taifūnus. Arī fakts. Varbūt krusciņi kaut kādu kāram palīdz. Bet, man liekas, uz zirņiem bija jāsēž stūri arī tur, tajos laikos. Es tā kā izsēdējos, neredzēju, man taču ceļi bija pūli. Dabūju bija. Tāpēc viņi bija zili, jā. Lupat, paldies, Roči Jurim, kas atsūtīja. Viņš neatsūtīja naudu, viņš biksītes. Bet izmērs pareizais arī, jā. Un tad tām biksītēm pieskaņojuši tās jaunās džinsens klāt, jā. Kurvā! Bet jā, runāja par to kāpu, to iebrukšanu. Nē, ķipa, tas ir concerns, tā kā jau ir gadu divu kaut kādu metru. Tā kā. Es pilnīgi katru reizi šito štukoju, ka mēs aizmaucam uz jūru, ķipā aiz Pāvilos, kaut kur, tie stāvkrasti, kas tieši ir tur tā kā jūrkalni, viss tur tā zona, ka mēs braucam. Tur ir ļoti tuvu kāpai. Tieši tai kāpa zonai ļoti tuvu visādas viesu mājas, visādas krūtas mājas, viss. Tā, ka čista 300 metri, 300-400 metri ir tādas mājas, viss sabūvēts, viss. Tās, es domāju, gan, diemžēl, labi, viņam šobrīd ir milzīga tā vērtība, bet vai tiešām tuvāko gadu laikā, ņemot vērā to nogruvumu ikgadējo, jo es domāju, ka katru gadu tur nogrūst pa kaut ko. Jā. Un vai tiešām viņiem
nesāks tieši zust tā vērtība, jo tev uzcels tāds mansions tur, nu, ķipā ritīgi. Ai, nabaga Krista. Es zinu, kā tur pieņemsim Prigals, tajā sižetā arī bija tas, ka Kāpēc Krista bija... Porziņam, ķipā, nu, Porziņam diezgan tāli ir no Bet tieši mums bija lielais Kristaps. salīdzinoši, bet tieši tur tā es Pāvilos, mēs, man liekas, nu, visi zinām, ķipā, no tādiem kodiem laukakmeņiem, tur tāda, nu, reāli tāda ēka, tāda lielāka, nu, kas zina, tie, kas nezin, bet, nu, tur, man liekas, goda vārds ir kā 300 metri līdz kraujai atklātai. Nevar uzcelt kaut kādu tādu sienu, tā kā starp Ameriku un Meksiku tādu. Dāmas sistēma jātais tā kā štajā Amsterdamā, ne, bet Nīderlandē. Nē, es domāju, ja tur kaut kādas rievsienas maksimāli sadzen, nu, ķipa kaut ko rīktīgi, nu, labi, tur jāiedzen arī tad metri 50, nu, dziļumā. Nu, labi, 50 varbūt nē, bet, nu, 30 metri jāiedzen, tad gan jau, ka tur nenobirst nekas, bet, nu, lai gan tie, kam tā māja, tur ir gan jau, ka viņi arī var atļauties iedzīt. Var arī jāuztais tā, ķipa spoiler, tā kā, nu, ķipa kaut kāds bodykits, bet tikai valstī, nevis mašīnai. Tā, ka viņš tā kā aerodinamiski sviež to vēju pārtai kāpai, ķipa, lai pūš iekšā mežā, bet nevis smiltājās. Smilšu pulkstens. Bet tāpatās jau tas ūdens līmenis, ķipa, man liekas, paaugstinās visu laiku, un tāpatās tiem baisumu un bēgumu būs spēcīgāk, un tāpatās viņi jau tur skalos, nu, ķipa, nu, uztaisien vairāk. Lai tie, kas tur dzīvo, lai viņi iet smeļ apakaļ. Jā, Nē, bet šādi ārā. tas impressions par to, Tik jūrā. Iet un smeļ ārā laicīgi jau. bet tas impressions par to, nu, veco sievieti, kur viņi stāstīja, kur viņi tā kā, nu, tur bērnība atcerās tā un tā bija, ķipā. Nu, viņi Tas bija tā kā legit. Už jau nodzīvo. Nē, nu labi, bet, un, teiksim, tur atkal bija tas Prigals, tur kaut kā tie zemes nodokļi, ķip, ko tu maksā. Nav par zemi, nemaz Viņi- ko maksāt, tā ir Sanāk tev iespējams. samazinās teritoriju, bet tu maksā to pašu. O, tas gan ir stulbi. Tas varētu būt Un stulbi. zini, kuri, sorry, pārdās, nu, saka. Nu, ķipā, tā kā par to iet runa, un, teiksim, šobrīd Latvijā ir tas Prigals, kad tikai tiek tas tā kā čekots, ķipa, piefiksēts, cik tur pazūd tā zeme un kas. Jā. Bet nekas īsti netiek darīts. Jā? Vienīgais, ko viņi tā kā piedāvā, to, kad Pārvākties. nu, tur nebūtu tā kā Ai, un super nolikt daudz arī tā nav Ai, atšķirība. Kristaps dzīvokli. Teiksim, kāpēc viņi negrib iniciēt to, tāpēc, ka šobrīd tas koncepts būtu tāds, ka, teiksim, tu kā saimnieks to zemi pieder, ķipa, tu gribi pārēķināt visu, un tev tas pašam jāsadz. Un, teiksim, tie čoki, kas Tur dzīvo kaut kādu vecu tantu, viņi atkal saka, ka tas meikot sens tikai tad, ja nu, valsts sponsorētu to pārmērīšanu, tā kā mērnieku laika 2. Tu kā saimnieks meklēsi Es sev, būšu, tas tev arī kādu jāpārēķina. man liekas, tur bija labi. Tā. Bet nē, par šito runājot, viss trakākais, iespējams, mēs visi esam bijuši, nezinu, Akulāde? tas te Liepājas tūmā vai nē, bet Bernātos, ka izbrauc cauri, tā kā pabrauc garām tā kā tam dzinteriņam, tad tā ēstu, un tā aizbrauc uz galam, līdz galam taisni, kur ir tas zaļais stars, tā zīme, tas akmens, tur kas tur, un tad tu iemauc taisni, nu vienkārši taisni nepagriezies pa kreisi, bet iemauc taisni, un tur ir viena privātmāja jūras malā. Tur ir vēl tādi viņu lauži, kaut kāda betona, kaut kāda ķieģeļa, visādi tie sūdi, viss kaut kas. Bet tur točni tā māja ir, man liekas, 5 metrus no jūras. Nu, tu zini, ko Es zinu, tā tur ir kaut kas tur ir goda vārds 5 metrus no jūras. Es domāju, pēc 10 gadiem tā māja ieslīdēs tiešām ūdenī. Lai viņi kaut kādu baseinu vienkārši ne, bet piepūšam kaut kādu pantalonu paliek apakšā. Bet štāties jau mašīnas, nu, ķipa uz mašīnas uzliek māju un pārvest citur. Nē, bet šis, tu nezini, ko es runāju? Tur goda vārds ir privāts. Es zinu, kur ir tas Jākabs Zābaks kaut kāds bija, bet Nē, cik tur kaut ko tur ir 5 metri. Jākabs Zābaks toreiz smieklīgi, man liekas, bija. Tas čoks vienkārši tā kā no kaut kāds balīts, ģipa nāca, astais Zābaks vienkārši tagad tas tā kā pieminēks, ģipa palicis. Es kaut ko atceros. Bet es, man liekas, tās priekulis šausēs bija. Es jau vienkārši, prikoliņķi tā, es saprotu. Jā, kaut kas tāds bija, bet es neatceros. Ģipus priekulis šausēs tagad zīme. Jākabs Zābaks tā kā brūnā zīme, ģipa. Šito Prikulīgi, man liekas, jā. Bet kas viņš bija, ko viņš darīja? Tā arī nav zināms. Viņam bija Zābaks. Šitā ēka. Viņa ir tā, ka čista. Nu, šī ir tā, ko tu. Šī ēka ir tiešām, man liekas, Viņa tiešām ir tā, ka dažs metrs no jūras, nu, tur nav vairs ilgi, līdz viņa vienkārši ievelsies. Nu, ņemot vērā vēl, ka viņa ir jau 80 gadus veca tā māja. Tur nav nekas nepastiprināts, gan jau nekāda pamata, nekas.
vienkārši ievelsies ūdenī un visu. Nu, tur. Vienmēr cik sūdīgs tā kā variants varētu būt tā, ka tu ķipa tā kā sēd uz poda un tev reāli tā kā pietrūkst, tā nav papīrs, ķipā, tev beidzās papīrs un tev vēl māja tā kā izgrūst tā viena siena tieši, kur tu sēdi. Tur paņem tāds latvāņu lapu, tādu ienāk. Uzreiz tādu lapu, tas paņem un viss ir Spicy. Ziemā. Un ko tu darīt? Ko tu darīt? Ziemā? Nu, vispār, kas ir tas tāds vispār, ja pie šī pieskaramies, pieņemsim, ka daudziem no mums ir sanācis saskarties ar šādu kaut problēmu, nav īsti aprēķināts slaukāmā materiāla apjoms pirms darbu veikšanas, kā teikt, ja? Un jebkur, mājās, brīvā dabā, vienalga. Atceros Viļāni. Jā, tā kā... Rūdz laukā. Kāds ir izcinājums? Kā jūs tā kā... Kā jūs tā kā? Toreiz bija, teiksim, kaut kādā varbūt no bērnības laikiem vairāk tas, kad vecā māte parasti sataisīja līdzi tur, nezinu, tur... Maizītes, vismaz tēķifo. Noņem desiņu no maizītes. Nē, brīkals ir tāds... Maizītē. Uzliekšu visu šito Nutella maizītē. Ar maizīti. Un liek apakaļ somā. Pastēdu, bet... Ieskriež maizītē. Ko tu neēdīsi? Bet es domāju, ka tik un tā varētu būt ērtāk arī ar maizīti, nekā ar, kaut kāds, žurnāls, kaut kāds mākslas katalogs līdz. Tas jāņukā tik ilgi, lai nebūtu tas. Tad drīzāk paņem maizīti, nopūt nos, des vai sieru un... Nē, kā tur, teiksim, kura maize būtu vislabākā. Man liekas, ķieģelīts būtu ass tāds, jā. Jā. Kaut kādas lāču tās maizes ar iekstiem iekšā, tur aprikozēns, tas tāds arī. Bet, teiksim, baltmaize, teiksim, slētākā. Tā, man liekas, tad on point. Es domāju, ka šajā situācijā kaut kādiem turkiem visvairāk paveicies. Viņiem līdz kaut kāds lavašiņš, kaut kāds kebabiņš. Zin kā, visi... Viņi vēl var salocīt, kā tās vajag. Bet viņiem... Kāda ir situācija, cik vajag. Bet viņi... to baltmaizīti viņiem tur jau... Bet viņiem tas šķidrumu nemāk. Viņiem jau tā lāgas, aizmet to prom. Nav nekāda... Nē, tie jau ir kaut kas bišķi vēl next level, bet ritī kaut kādiem turkiem tur tā, zin kā, viņiem lavašiņš smūgi, paņem tik noplēšas tēmelīt. Un lauc. Dīrs ar maizi viegli. Nē. Tas būtu grēks. Tas būtu grēks. Tas būtu navīgais šādi jokot, tas ir grēks. Tas grēks. Ar maizi dibenu neslaukam. Jā. Bet nē, tā kā es iesāku to, kad, kā tas preps bija tā kā mīlu preps, tā kā parasti vecā māte, zin kā, tur uz lielāko dienas daļu aizbrauc, to lauku tur strādāt, un ko. Un viņi tā kā to visu vienmēr tā kā sāpakoja tā, it kā, tā kā, zin kā, kad tu pārvācies, tur ietin kaut tās avīzēs un kaut ko. Groču avīzēs bija. Satīts tās maizītes un tā kā tas bija tāds social material, nebija tomēr. Bet tev nācās arī izmantot toreiz to ietinamo? To tā kā ne maizi, bet... Mēs maizē dibeni neslaukam. Jā. To avīstu. Nācās izmantot? Kur tu biji ekskursija, kur tu biji aizlaidz? Uz tālo dārzu, tas ir uz žaugotu pusi, tā kā tur, kad tu izbrauc ārā no Viļāniem uz zemes ceļu. Tur tāds kreisē dabūja brīst mežos. Tie, kas zina, tie zina. Ērts sadabūja kaut kādas. Man īstenībā vienreiz viena ērts, tā kā tāds īskā, tā kā iekodusies bija. Es gribēju teikt, bet es atbraucu no Ronīša tās dziedāšanas nometnes, tāpēc tik labi dziedu. Cik labi? Un... Ko nodziedāt? Selīna Diona. Selīna. Paga. Tas ir tikai intro, tas tikai intro. Pieaugušo. Nē, karoči man tā, es atbraucu, un tā kā, zin kā, tur nopašīs pa zaļumiem, tur nedēļu. Gribēs tā kārtīgi nomazgāties, iegāju vannā, uz tāds skatos, vienkārši tā ērts, tā kā, tā bišķiņa tā kā pieķērusies, tas pajām nahuj noplēs, viņa tā kā lapēda. Un galva it kā nebija iekšā. Man liekas, parasti tas, kad tu noplēs to ērsti, tur jau tas jau nevienmēr, ja viņi tur pārādusies, man liekas, viņi var tur noraut no. Bet cik es zinu, tad nē. Es zinu, ka, kā ir ik pa laikam kaut kur
vasaras periodos tā kā redzēts, ja tur, nezinu, rāpo, teiksim, tur izēja kaut kur pastaigāties, ko tur parku vai kaut ko. Ķip ir kaut kur rāpo, un viņi tā tiši blē projām, ne? Un Nenāca šeit saborīt. Tā kā, kā Alvim ir ar nestandarta, kā teikt, lietu darīšanu nācies, vai kaut kādā standarta, varbūt mājās ir pat nācies, nezinu, kaut kas interesants. Jā, ir labākās tas reizes, ka beidzot papīrs ir. Tāda gājienā šitādā malc pēc nākošā rūjas kaut pakaļ. Nu, tas jau tāds stoks. Aizlavās līdz tam rulim un saikni, tur ir tikai pačka mētājās. Tāda gan līdz veikalam. bet publiskajās tautās, man liekas, ko jau, un tev paliek tik tas rūlis, taču Tas ir rīnviķiem ar 20 minūtes. Uzmauc biks kājās. Nemauc. Nemauc? Nē, es domāju, vismaz bišķi piesadzās un klibo līdz vietējai aibei pēc salvetēs. rūlīši vien, jā. No, ja pat tāda. Nu, viss te gan jau, ka vislielākās šaizes bijušas. Nu, Man laikam, tā, esam te, vajag, nav. Ko tagad? man laikam ir paveicies, ka pārsvarēs, ka šitā gadījās man ir sanācis tikai, ka tas ir vasaras kaut kāds laiks, nu, kad ir kaut kāds pārgājiens kaut kas un ir kaut kāds mešs un kaut kāds, nu, tā kā daba tāda apkārt. Man tas pirmais jau, ka, es saprotu, ka nebūs kaut kas labi. Nu, es malcot uz to savu to vietu, kur es esmu izvēlējies par to tā kā troni. Es vienkārši pa ceļā no kaut kādas lapas vai kaut ko no kokiem vienkārši saplūkt. Jeb tā kā, kur tu crime scene izvēlēji. Jā, kur tas crime scenes būs, tad vienkārši kaut kāds tāds. Tas, man liekas, ja tev nav nekas pilnīgi cits līdzi. Sūdīgi apkārt tikai kaut kādi riekstkoku vai skujkoku, nu, ķipa lazds tikai ar tām astajām lapām, ķipa tikai tāds, izvar uz otru pusi un aiziet, ja tur jau. Jā. Bet tev jau, kā teikt, vienmēr jau tev ir zeķis kājās. nu, es esmu iedomājies, ja tā būtu kaut kāda ziema. Man paldies Dievam, nav gadījuši tāda situācija ziemā, bet man liekas, ziemā, nu tad ir jāskatās. Vienmēr ir ekstra cimta pāris vai zeķis. Ir jāskatās tā, tad kurš to apģērb gabaliem aiz. Čērs un Marianās vēl izvada. Palielam maikai jau tās mazās piedurknītes arī baigi nevajag. Tas var noplēst no. Tā kā čoks iet mežā, tā kā, nu, es tur atlieku tikai aiziešu. Tā kā brauc kaut kur no Ventspils uz Liepāju, ķip tā kā pa ceļā. Es čoks nāk ārā, vienkārši tāds viens stārs nav, tīpa biksēm, ķipa ziemā ārā. Kas tā? Es arī izdomāju. Lācis uzbruka brūnais. Es esmu pieredzējis, man ir čoks, kas reāli kaut kādu nometni vai kas bija čīsta, viņš nāca atpakaļ, viņam nebija zeķis kājās, viņam reāli nebija zeķis kājās. Ja tas cilvēks šito skatās, viņš paļubobu zina, ka mēs par viņu runājam, bet viņam zeķis. No augsti, protams, bet reāli ar sniegu noslaucīt dirs tā kā ziemā. Nu, pagad nedurās sniegam cauri pirms. Jautājums, viņš nav ūderains. Nā, tas tāds tā kā wildlife bidē, tā kā tu vari tā. Tā. Kalniņa nošļūdz, man. Ķipat Es vienmēr kārtoties tādā bišķiņ tādā kalniņā un nokārtojās un beigās vēl viss kārtībā. Tad brūns vīdi paliek. Priecīgs. Drusku plaukts ir apsaldēts, bet tā jau viss ir normāli izdarīts. Es jau volģi atgriežu. Vismaz artīņi nav pazudusi. Vismaz starseli biksē. Jā. Neviens nekad nezinās, ko tur tikko darīt no tā kalniņa. Fucking hell, jā. Ārprāts. Šis bija diezgan jāstar. Jā. Jā. Kāpēc nenošļūt? Nu, palielam arī vasarā to arī nolaist pa meleņu mētrām, piemēram. Nu. Vai no kāps kaut kāds tā kā smiltīm. Galvenais pa latāņiem nelaist. Latvāņi, jā, tad nasty creatures. Nevar tā. Sevišķi tā bija, bet tas stāstīts jau entās reizes to čoku. Brauc uz laukiem, tā kā sens, tur kaut kādiem čokiem, ķipa... Man liekas, tas bija pie Jaunjelgavas, tas aplis lielais. Tur tieši tie, latvāņi tā kā baigi daudz. Čoks tāds, bioloģijā viņam nebija baigi lielās, tā kā atzināšanās. Tā viņš tur tā kā, aizgāja, tā kā tur bija šī izšaut ārā ķipā, un, viņš tā kā paņēma, tur lielu lapu kaut kādu. Paņēma noslaucīja, viņam čūlis bija uz ānus. Ejam tālāk. Tā tad veiksim šo, jā, demons pie čūlas uz ānus. Jā. Varētu to nosaukt.
Beigsim šito ten, jā. Kas mums tur vēl bija? Aiziesim pie kaut kā skaistāka, varbūt kā Bet, ja tev nav čuls uz ānus, tad tu vari sādāt automašīnā. Uz gan apsēsties. Tad tu vari apsēsties automašīnā, ar kuru tu vari izbraukt no salona. Vai varbūt tu negribi braukt no salona ar viņu ārā? Varbūt tu gribi. Kurš tam mūsdienās brauc? Kurš to brauc? Es domāju, ka pērkam lietot. Jā, varbūt kāds brauc iekšā. Toreiz Norma, liekas, iebrauc veco žurciņu. Toreiz viņš čauks tāds arī. Tur tāds incidents ar Somu bija, bet tas ir tikai tā kā homijām zināms. Un viņš gribēja arī, tā kā, lai mēs to izdarām, tur bija tas beigu centriņš tāds, kurā tu uzfilmēji, tā kā, bet sapņotājs. Sapņotājs. Ambīcija, misters ambīcija. Kā jau Valsts minēja, citi brauc no saloniem ārā, bet mēs, es domāju, ka pieticīgie, nabadzīgie braucam no baltieši no Rumbulas ārā. Braucam no Rumbulas ārā. Mūsu salons. Dārgāk vai lētāk? Brīvdabas muzejs. Dārgāk vai lētāk, es domāju, ka, bet kā mēs tur braucam ārā? Nu jā, tā tad diskusija par to. Ļoti līdzīgs īstenībā temats. Tad, kad pēc tam tu esi izvēlējies 300 gramus sūdīgu alkoholu vai 1 litru lapu alkoholu. Tāda opcija laikam nebija. Bet viņš saprata ideju. Tad pēc Pēc 1 litru tā ir. Varbūt visādi, varbūt arī tā. Beigās gan jau ir tā. Vai ne? Un tad beigās, kad tas litrs tev, protams, ir, tad tad tev ir izvēle. Jā, mēs domājam, temats viens par to, kad izvēle. Ko labāk izvēlēties? Drīzāk labāku mašīnu, tā kā, varbūt mazliet ekskluzīvāk, bet lietot, vai drīzāk jaunāk, bet lētāk? Pieņemsim. Tā bija pareizi, man liekas, bija ķipā, tu nopērci dārgi, abos gadījumos pa lietotām un ķipā. Vienkārši, jaunāk vai vecāk, vienalga, bet, protams, šeit runa par salonu vāģiem, bet vienkārši man lietot automašīnu. Ķipa, tu nopērci dārgāk, viņi ir tā kā labāk, vai arī nopērci lētāk, bet viņai kaut kas jādara. Ķipa, jā, tu tā kā, vai tu uzticies tā kā tomēr tam pārdevējiem, kad... Īpaši viņam pīdara aska virsū. Exactly, tieši tad tu vari uzticēties viņam visos, jebkurā jautājumā. Tikai tad. Yeah. Bet, respektīvi, ir, piemēram, tu meklē jaunu automobīlu, citu, nevis jaunu, ja? Un... vai tu tomēr dos priekšroku dārgākam un ķipa viss stīgā un, kā teikt, brauks bēdu nezinādams, ja tu legit nezinās tās bēdas, kas tur ir iekšā. Bet, zini kā, man liekas, tā kā... Vai arī tu man ļaus pabeigt? Jā. Un kā mēs darām tagad? Davai, čikājamies. Vai nu pirms drusciņ lētāk un, kad tev it kā pateiks viss, ka tur ir tas un tas un tas un tas, un ķipā tad tu liks pats atkal guldīs iekšā, un kā mēs darām, labāk mēs pērkam taisām vai netaisām, ķipa braucam. Pa priekšu definē jaunu mašīnu. Jo, zini kā, tu vari nopirkt arī tā kā, lietot mašīnu, bet priekš tevi viņa būs tā kā jauna. Nē. Jo, man liekas, tu parasti tā kā pēc, teiksim, tu sāc tur kaut kādu nežinu žurciņu, ķip, tad jau ko tur, tā kā uz augšu bišķiņ iet. Ar katru to mašīnu, kā tu ceri, ka tev dzīvē arī, situācija uzlabojas. Yeah. Ka tu tā kā tu audz un tev arī tās lamats, ķipa, aug līdz. Tā kā. Es jau tāpēc tā kā ir kā izlaboju, ķipa, to jaunu uz citu. Teorētiski, ja tu pērc, tad tev ir jauna mašīna. Tāpēc vienkārši izlaboju, lai, ķipa, cilvēki nepiepisās. Es vārdiem vienkārši piepisos. Jā, es tāpēc arī izlaboju, lai cilvēki nepiepisās jaunu, ja, lietot nav jaunu, bet, tu pēc auto un tad kā drīzāk, kā jūs prāt ir, varbūt, vai kā jūs izvēlētos, varbūt, ka arī jūs izvēlētos un jūs nedomājat, ka tā ir labāk, bet jūs tā izvēlētos un kāpēc mēs tā darām un kāpēc cilvēki tā dara vai nedara. Kāds ir tas tavuprāt slēdziens? Mans slēdziens ir laikam tāds, kad es laikam vienkārši paņēmu tādu, kurai nav problēmas un kurai nekas nav tā kā jātais. Tagad to variantu, kad cita mašīna, kurai varbūt dārgāk un nav jāliek nekas piek. Bet tu pats iestarpināji to ķipa. Ķipa nav jātais. Jā. Bet varbūt tomēr drošāk ir paņemt bez mazai, labi, protams, tev nepirks auto ar tādu, kur bez mazai nevar braukt, ka tev jātais. Nē! Buņģi, motori jau dabūs kaut ko. Ja, man liekas, tur tie momenti, kā ir dažādas tās situācijas, teiksim, no kā tu pērc, ķipā,
Man liekas, ka tas nav Latvijā vispār. Nē, zini kā teiks, Sajiet vai tev nesaiet. Lai, piemēram, ja es no Edija pirku to žurku, viņš man uzreiz izstāstīs visu, tā kā, ķīpa ar ko rēķināties. Savukārt, ja viņš kādam, nepazīstamam tirgo, viņš teiks, varbūt, ka ir labāk vai kaut ko noklusēs. Bet redz, šis tāds piemērs ir tāds, kur tiešām tu pērc jau pilnībā pārbūvēt to auto. Tā, ka viņš jau legit ir pārbūvēts, pilnībā. Tāpēc jau arī tā kūtiņa netirgojās par štuku, bet cik tur ir ap 5. Tur bija diezgan. Tāpēc viņi pilnībā, es atceros, viņš tur sūtīja mums tos viģiks, viņš tur entās naktis, viņš pārmetināja, pilnīgi viss tur ir pārmetināts, viss tā puņķi. Laiks ir arī bišķiņ. Viss tur ir, viss tur ir pārtaisīts, reāli tā, ka viņi tiešām ir pārbūvēti, bet tas ir vairāk tāds projekta driftkārs jau, zin kā. Tā jau projekta tački ir. Yes, bet vairāk, es domāju, tāda parasta daily vāģa, tu piemēram, zin kā, tu vari iet to pašu, 91. iet, tu vari iet nopirkt pa 6, pa 5, tu vari nopirkt arī pa 2,5. Tur kaut kas sēda, tā kā... protams, tad tur tādā ziņā, kad laikam jau cilvēki tā naivi tomēr cer uzticēties, ne? Ģipā, kad ir braucam, ir tur gauda sīkumi, jā, bet, zināmā, nekas tāds traks. Nevis viņi piemaksās, piemēram, 2K, un, nē, viņi točni ir stīgā. Ziks, man liekas, šitai ir tāds viens, es nezinu, tas gan jau Pērakulpčik, gan jau zināt šitā labāk. Bet man liekas, ka šitas ir ļoti labs tāds tā kā tas biznesa princips, pieņemsim šitiem pārpircējiem. Tu paņem vienkārši to tā kā lēto sūdīgo mašīnu, bišķi sačinīt, tā kā, lai viss viņi ir apmēram ok. Nodefinē, kā viss ir ritīgi labā, tur tā kā stīgā, tāpēc ir tāda, un vienkārši uzmauc cipari pa visu. Jo, man liekas, ļoti daudziem cilvēkiem ir tā ideja tāda, ka es paņemšu labāk tādu dārgāku mašīnu, jo viņai tad visticamāk, čīsti labā tā kā stadijā, un man ilgu laiku nekas viņam nebūs jāiegulda. Bet man liekas, ka ļoti daudz tā grib, tāpēc daudzi ir gatavi, pieņemsim, kad saka par to pašu, nezinu, 6, 7 maksāt par kaut kādu, nezinu, 6, to, jo vienkārši viņam, tas visticamāk, tur viss būs tā kā kārtīgi. Un man liekas, ļoti daudz tieši tā grib, un man liekas, tieši dēļ tā tie pārdevēji var diezgan īsi neklausties, ja tu esi Pērkups slēdz ārā. Lāsies varētu. Un tad tu vari reāli vienkārši tirgot. Ne jau ļoti daudz, kurš negrib nopirkt nestapērkstošu mašīnu. Tieši tā. Visi jau grib. Bet vienkārši, it kā jau ja tu izvēlies apmēram kaut tā paša gada, vai ne, pirms tā paša gada un tāda paša komplektācijas, labi, ne komplektācijas, bet, piemēram, dzinēju un apmēram nobraukumu, tu izvēlies tādu auto, piemēram, 3 pakas, tādu auto 5 pakas. Tas par tām 5 it kā reku skatu pa 0, viss tur tas par tām 3, reku nav izgājis skati, tas un tas un tas un tas, un tev moški jāieliek, nezinu, tās 2, un tev beigās par tām 5 būs, tādā pašā cenā teorētiski, bet tu viņu būs sataisījis, un tu zinās, kā ar viņu varēs pabraukt. Es laikam pēc šitās diskusijas mainu savu atbildi. Es laikam gribētu teikt, ka tā kā es varbūt... Tā es sataisīju, domāju. Jāsatājas, un tad bet tikai, zin kā, tajā pašā momentā, kad tu pērc mašīnu, tu jau nepērc kaut kādu, remontējumu lūznu, tu jau kā pērc nopirks un brauks, it kā. Tā, man liekas, tā spēle. Nē, laimes spēle pērkot lietot automašīnu, tas ir jebkur. Tas vienalga, kur tu pēc Rumbulā vai tu pēc no Vācijas tev vai ko, tur jau var noklāties jebkurā brīdī, gan jau kaut kas, bet es vienkārši tā iedomājos, toči skatoties mūsu čomu Robi sērijas, ka viņi tur pērk tos biznesa klases vāģus, un reiz viens nopirka dārgāk, viens lētāk. Tāpat tās dabūja katrs tur iegrūst kaut kādu naudiņu, un, protams, ne jau tā, lai sataisītu stīgā, bet, lai vismaz būtu braucams tas vāģis. Un tā es vienkārši domāju, vai ir vērts tiešām, zin kā, tu pēc, labi, viņi gāja ar tādu domu nopirkt lētāk, pēc iespējas ekskluzīvāku auto. Bet es vienkārši tā aizdomājos, tāpēc, ka, tā kā, tomēr jau drošāk ir, kad tu nopērc kaut kādu bišķiņu. Uzreiz tev godīgi pasaka, labi, viņš varbūt nepateiks pilnīgi godīgi, bet tu uzreiz pērc, viņš jau saka, jā, tas sapist, jā, tas jāmaina. Tu arī aizbrauks, pateiks, te viss ir mauts tikai, ķipā. Tāpēc tā iedomājas. Protams, pērkot lietotu automašīnu, tā ir tehnika. Viņi arī var saplīst aiz stūri, tev izbraucot ārā. Tur, man liekas, tas viens, tā kā, tur daudzas lietas, kas ir tā kā variables, kas baigi atkarīgs tajā situācijā. Pieņemsim, ja es to lietoto mašīnu, es nopirku no tāda čoka, kurš, pieņemsim, viņam ir kaut kāds, nezinu, Excelīts, ar tā kā, ko viņš ir darījis, tā kā histories kaut kāds. Viņš konkrēti parāda, nezinu, tur tas un tas ieguldīts. Tad es pat actually ņēmu to mašīnu, īsumā man tā kā no manas tā kā auto vēstures
Es vienmēr esmu ņēmis tā kā mašīnu, kurai kaut kas ir bišķiņ jāpadara. Bet es vienmēr tā kā, pats izēju, visu cauri. Vairāk vai mazāk, tā kā labi, es tur motorā tikai žurcniegāju, tur bišķiņ iekšā, ķipā. Bet parasti tur hadena izēja bremzēm, visu cauri, tā kā, nezinu, tur fluīds, visu tā kā samaina ko. Un tā tu čista zini, kad viss ir izdarīts. Jo tā kā, tur tā vērtība sākumā ir tā, tad viņi uzkāp, bet ja es tā kā no čoka nopērku uzreiz jau dārgi, es tagad nezinu, vai viņš ir visu izdarījis. Protams, viņš arī nav uzticamāk. Pēc lai viņš tikko es izdarīju visu, un tagad es nav. Jo visi jau var uzrakstīt, sēdies un brauc, vai ne? Bet vai tā tiešām ir? Brauc. Es iedomājos, ka vecā labā servisnieka tagad teicienu, garantija līdz vārtiem, un tāds spēcīgs sienā vienkārši. Nē, tagad jau, man liekas, bišķi advancētāk arī pērkotos lietotos vāģis. Man liekas, viņi dod arī pat kaut kādas garantijas tur uz kaut kādu gadu vai uz kaut kādiem kilometriem īstenībā. Tas ir bišķiņ tā leģita toča, ka tu neizbrauc toču pa vārtiem un tev viss noplīst. Man liekas, es šito dzirdēju. Kaut kā izbrauc ārā, tipa no vārtiem. Tu kā Agnītim balss bišķiņ bija. Izbrauc ārā pa vārtiem, vienkārši kaut kas notiek. Bet tagad, man liekas, ir bišķiņ arī vairāk tiem tirgotājiem ir. Viņi dod kaut kādu bišķiņ garantīņu. Pat tagad nav galīgi, kad tu toču nopērci un lai nav maksimāls ieberziens. Tas jau priekš visu tā kā labām interesēm, man liekas. Bet, lai vai kā man tā māte tikko uz pēģi ir atsūtīja ziņu, ka ķipā kotlets dziesot un pauzi jaustais. Esam atpakaļ, un mums ir vēl pēdējais jautājumiņš, vai, teiksim, kaut kāds piedāvājums, kur mēs varam kopā padiskutēt kaut ko bišķiņā. Runa ir par karostas cietumu, kurš atrodas Liepājā, karostā. Obviously. Nē. Un īstenībā mums tur vienreiz bija klases ekskursija. Es viņu neaizbraucu toreiz, jo kaut kas tur nogāja greizi. Bet tur baigi jāsargāja autobusā, viss piepsās, kā es zinu čeiska. Izvējam tur skolotājiem, lai es bišķi apējam vai kaut ko tādu. Bet karoči jautājums ir tāds. Man ir baile. Karostas cietums ir uztaisīts kā izklaides centrs pēc būtības. Un tur ir iespējams ekskursijas, tur visu kaut ko ķipā. Un tagad jautājums būtu tāds. Vai jūs tur būtu gatavi pavadīt 36 stundas? Visu laiku tā kā iekšā un ķipa tur paguļ uz tām lāviņām, ķipa, ko tur nezinu. Alas vannā drīkstāt mazliet? Tieši spainī tur iekšā un tā ķipa. Vai alas vanna drīkstāt? Nē, pilnīgi tā kā, režīms. Tā, ka tev tur bišķiņ iekaust, ķipa, jāiet līnijā, ķipa, ķēdes, tur viss. Vai čefī ir dot dzert? Jā, un vienīgais, kad faktors jāņem vērā, ka tur ir tā kā Latvijā novērot vienu no lielākajām tā kā šitām tā, ķipa, spokošanās, tā kā paranormāli kaut kāds aktivitātes, ķipa, tā kā, teiksim, tu par Latvijā vienu no lielākajām, jā? Sāka, kaut ko tur, ķipa, tā kā darīt. Nopietni? Jā, es tur īsumā pat no ārzemēm brauc, tur kā YouTube channel kaut kā. Jā, bet tas vai nav kaut kā iespaidots no kaut kādiem tiem cilvēkiem, kas tur strādā, kas ķipa tur baida viss? Vecais Raimonds kaut kāds tur apsargs. Jā. Tritons kraitas sādu. Vaidaties, sīki. Es domāju, ka es būtu pilnīgi mierīgi. Vispār pilnīgi sēdī bez nekādām problēmām. 36. 48. Make it 56. Make it nedēļa. Vienkārši tas tā padās, es domāju, nebūtu ne pa procentu sūdīgāk, kā strādāt. Ja es dodu un kaut kāds tāds geto džimiņš, tad neko vairāk nemaz nevajag. Nē, bet režīms tā kā nekāda brīvība absolūti, nekāda. Tev tur kaut kādu, nezinu, putru iedot paēst, ķipa. Kas to viens putriņē? Nē, tur ir ieharčījis pavārs iekšā. Varbūt arī sēklu šādi bišķiņi. Jo tur proteīns daudz esot. Toreiz toreiz tur bija tāds čoks. Vecstāvs tā kā ķipa mazbērniem zupu taisīja. Viņš tā kā iešāva bišķiņi iekšā ķipa sēklu, un tas tā kā nozīmē, kad proteīns daudz. Viņš lai uzturētu, bišķiņi pieaugdēja paigais, vienkārši tāds samazgas salikt ir iekšā. Viņš domāja, zini, te vajag bišķiņu vitamīnas. Jā. Nē, bet ja pilnīgi nopietni, es laikam, ka jā. Man bija tā kā, ķipa, ordināts jautājums, tā kā, ķipa, ko tu labāk darīt to vai to, bet es tā kā, tik tālu netika, vienkārši. Nē, bet es gan jau, kad tagad
piemēram, tā sakot, zem visām šīm skatuves gaismām, zem visām šīm ripām, saku, nav vajag, es uz noguldu pēdēsim. Bet es laikam, ka nu, nevis laikam, bet tā kā nav bail no tiem spokiem bišķiņ, no tā. Bet kā tu vari baidīties no tā, kas nav? Nevis kas nav, bet, nu, ko tu nezini, un ko tu nemaz nepredikto, nemaz no kā baidīties. Jums ir kaut kāds paranormāls. Tu nelaiž sev sulu uz biksēm. Priekšstats, ķipa, kādreiz experience bijis. Nelaiž sev visu. Ausī nostie uz visām pilītēm. Domāju, ka es jau gribu lēkt klēpī sūkt ārā. Nelādīs tik mans. Nē, nu personīgi, labi, atbildījāt tev jautā. Nu, man ir, bet tas bija pāris reizes, kas bija sīks, un tad, cik es zinu, tad, man liekas, sīkiem bērniem diezgan bieži reizēm nostrādāt diezgan, nu, labi, tā kaut kāda iztēle. Tā iztēle, jā, un es ticamāk, tas bija kaut kas vienkārši, ko es pats esmu sadomājies. Un visādas videks, paskatoties YouTube'ā, kur tagad tiek, nezinu, atrisināts, piemēram, kaut kādas šitās lietas, kas kādreiz ir licies kā paranormal activities, reāli viņam visām ir ļoti tā kā interesants fizisks izskaidrojums. Tur bombas, ko dzīvo vecajā mājā. Jā, vai vienkārši tas ir kaut kāda dabas parādība, ko temperatūra mainās pa vienu kaut kādu grādu, kaut kas konkrēti, nezinu, noskan. Viņš iedomājas arī kādreiz tie alu cilvēki, kaut kādi, kas dzīvoja kaut kādā alā, viņiem jau arī visticamāk bija tā, ka... Bļeko, tiem bija baila visu laiku, vienkārši. Kurš man ir? Sit vienkārši ar rungām kaut ko, tas viens otram nost, vienkārši viss. Ķipā čovaks nopiržās no mēķi, čovaks nopiržās, bet liekas... Viss uzreiz to sagriež gabalos, domāju, tas ir dēmons, Nē, man personīgi tā kā ir laikam visvairāk bail, nu jā, arī kaut šausmens, ko skatoties. Nē, nu tieši no zināmā, nezināmā, nu kaut tai fiktīvā. Nē, pagaidi saprat, pagaidi nesapratā patās. Bet, nu, ja visādi šausmens, es tur kaut ko šķaidu un tur plēšu un šauju un visu kaut mošķu un viss tas ir tāds vispār cūkām, man liekas. Un man laikam bailīgi tiešām, ja skaties kaut kādu šausmeni pilnīgi tumšā, melnā, klusā kaut kādā vidē un tiešām klausies tajā klusumā un gaidi kaut kādu, nu, kaut ko nedabīgu, kaut kādu, nezinu, bez mazai Superman, ka atnāks te vislāk no tā bļē, kalks nāhuj, jebal, bļē, ne? Tas kūlēti tā glāze, tā kā amerikāņas parasti izšķītai sienai vienmēr. Bet jā, nu, ķipa, man laikam bailīgāk ir no tādām, ķipa, tur gariem un tur, nu, tagad sakodēm, tur, nezinu, dvēselēm, spokiem, tīri, bet tagad, piemēram, tagad prasa, vai man nebūtu bail. Nu, man šobrīd liekas, ka nē, kad, nu, ko es tur ieedu, es jau nezinu, ko man sagaidīt. Nu, tā kā, ja es ieedu, tur būtu kaut trokšņi, nu, vai mītos trokšņus kāds tā kā rāda, tur gan jau. Bet, ģip meklēt sākumā tādu loģisku izskaidrojumu. Nē, es būtu pārmīzies, nobimbājies stūrī, gulēt un bimbāt un raudāt un baidītos, bet... Tāpēc pērciet. Bet nākamā dienā, ka es būtu ārā, uzēst kaut kādu siļķu, zupu un... Jā, bija, man liekas, ķipa var nopērt siļķi ar biespienu. Perfekt. Kaut kādu alu un... Šaut arī. Siļķa biespienu, sainas ap uz mēnesi abonementu uztais mums lūdzu, siļķa biespienu, let's go, čem. Iedot to no lišot. Pohuj, vienalga siļķu biespienu, nedomā neko šaut, bet nebūs lūdzu biespienu un dēlu, nu, kur nu atlaisties un gulēt. Tu vienkārši, what the fuck, tu vajadzēja šitos sākt. Vai jūs varētu palikt tur un tur pizģēts spoks, lapkaus, viss tas, bet siļķa biespienu. Come on, blēd, sāca, blēd. Bet tā, teiksim, tas spoka elements, kur varētu īkoties tas, ka, ķip, tev absolūti tur vajag, blēd, sīļķīt būs, un tev beigās, ķip, tāds jau siekals mutē saskrējušās, ķip, tajā nākamajā dienā, tā kā, nu, otrēk tūlīt būs tas mielasts. Bet tev ir nolikts tas šurmstroming, ķip, tā kā, kaut kāds tas ēdies. Surstroming. Jā. Tā kā es jau esmu mielojies vienreiz pie surstroming, šoreiz es zinātu, kā ar viņu ir jāpiet, nu, tā kā jāpējās, tā kā es domāju, es tik galā arī ar surstroming. Bet, nu, biespieniņu un kartupelīšu un... Surstroming. Surstroming, surstroming, tieši tā. Bišķi sīpoliņu, bišķi biespieniņu, kartupelīti. Un tāds spoku var spokoties, cik viņi negrib. Nu, vēl labākā gadījumā šnabīt vēl bišķi. Bet īsumā, man liekas arī tas, kad tā kā tas infinity faktors, kad ķipā, ja tu paliec pie spoku, tad tu paliec tādā drīpā kādā tajā brīdī kad nomirst.
Tāpēc es laikā jānēsā Dīdas treneris, kas ķipa, man liekas, tāds viss poks, tāds Domāju, tu no kaut kāds palus ej mājās, kaut kādās apspīlētās, tik stulbās drēvēs, un tu nomirsties, un tev tā kā vienkārši visu laiku tādā. Tev nepatīk balss drēbes, man patīk uzcirsties smuku tādās zolītās drēbītās. Nē, es tāds, ne? Tas krekls tur stiepjās. Nestiepjās. Tad tev īsti nav bijis tāds labs krekls. Gan jau, jā. Nu, tas, Viņa tev ir tās klases izlaidumi. Man liekas, Rīčē, tu kādreiz pa spoku palikt, man liekas, visideālāk būtu, leopardu kreklā, tā kā toreiz. Viennozīmīgi. Un tas vitulades. Viennozīmīgi. No kā tev pašam, ķipa, tu nevarētu tur palikt pa nakti? Nu, tas, respektīvi, sanāk 2 naktis, jā? Tu aizēji dienas vakarā, ķipa. Nu kā 2 dienas vakarā, paliec, visu dienu, vēlreiz paliec. Tu nevarētu, ķipa? Tev būtu mīzīgi. Principā jau varētu. Vienkārši mums kā dalu varētu iedzert. Es tieši vai jautāju, ja tu viedot kaut kādu somu. Tur nebūtu droši vien. Principā arī pēc tam tur no booking viņi rakstīja, tā kā ieliec maksimāli daudz zvaigznītes. Tā kā par palikšanu tur uz tos. Cik mēs tev aliņas somiņā tiktu mums zvaigznītes ieliec? Okay. 46 zvaigznes Toms novērtēja. Vienkārši kaut kā raksta vairāk tos tā kā. Cipā, tev jāvācās ārā? Nē, man vēl ir 6 šauli. Man nepatīk. Es nepalieku, man nepatīk. Es tāds, ķipa, Lūdzu, ej ārā. Ķipa tāds, nē, man ir vēl alga. Es ar tu pēc ar Igoru jau pazīstams un tos poku arī. Vai ja beidzās sāle, es varu dabūt tā kā, bļēd, otro porciju vēl līdzi. Saimnieki noskries līdz nošķikai. Nē, bet personīgi es tur tikai garām gājis, un es redzēju, tur ir kaut kādi, tie pusdienu piedāvājumi, tādi ritīgi tie ikoniskie, tā. Tur izšaut varēja. Tur pieti saimnieki. Ko lūdzu? Izšaut tur varēja. Ko tur varēja? Izšaut čūli, teica, tā kā paņem tur iespējams jūtiņu kartupelīti un izšauj vēl. Ķipā ar ieroci. Tur varēja. Jā, ieroci. Neko. Ko tu domā? Tā neko. Pisto ieroci. Nāfīgi. Man pašam savu pistoli ir. Tas sanā. Līsē no more. Tu vienmēr līdzi ieroci. Tālu dzīvo no cietuma. Tas tāds inside jociņš, to mēs jums nestāstīsim vēl šoreiz. Nākamreiz. Jā, tāpēc pēciet mūsu merču, lai mēs sapelnītu to naudu, varam palikt karos cietumā un pateikt pēc tam, kā bija. Šautauts ES6 merčam, jā. Viņi sponsorē mūsu šo epizodu. Pēciet ES6 merču, lai mēs varam pierādīt jums, ka mēs varam tur palikt. Lai Toms var pierādīt mums, ka viņš tur var palikt. Un es domāju, ka tā kā es tur palieku, tā kā forever. Palikt vai palikt pa spoku? Vai jau sūdīgi nebūtu, es nezinu, kā jēga. Tāpēc tās trinīt nevar iemest. Nu, un ko lai es tev vēl pasaku? Gan jau, ka mēs vēl nākamreiz tiksimies, cietumā pie tevis. Uzliec labi daudz siļķīt mums. Un skatītājiem, lai bezalkoholiskais sidriņš un radlerīts ir labs, lūdzu neķēpājieties vairāk, rīt tomēr ir darbdiena. Jā, tā kā. Bišķiņi savācās, jā. Nogali beigusies. Un, kā lai saka jums, lai jums jauk šī diena un arī vakars. Atskurpstēt lustīgi. Jebal!